Valentīna diena tuvojās. Iespējams, tevī iekšā mostās jaunas trīses. Tu esi viņu kādu laiku satikusi, jums ir pāris randiņi jau bijuši, un tagad tu nezini, ko no viņa gaidīt un kam vispār gatavoties. Es padalīšos par maniem top dāvanas ieteikumiem Valentīna dienai. No dāmas puses kungam. Sveika! Mani sauc Kristīna Dakstiņa, un tu esi manā kanālā. Šajā kanālā ir viss ap un par elegantu pasniegšanu, labām manierēm, randiņu dzīvi, mīlestību, attiecībām. Pašā sākumā gribu dāmas jums pateikt, ka dāvans ir jāizvērtē pēc finansēm, pēc jūsu spējām, vajadzībām un pēc tā, cik jums tas cilvēks ir tuvs. Tāpēc neskrienam pirkt dārgas dāvanas un nedomājam, ka tagad tikai viņš mums dāvinās un mēs viņam neko. Tā kā dāvanām ir nozīme kā žests. Galvenais, ka viņš ir bijis. Dāvanas vīriešiem nedāvina mīļas. Tā kā vīrieši tās mīļās mantiņas parasti ieliek kaut kur dziļi stūrī. Mēs nevēlamies justies nemīlēti, dēļ tā, ka mēs redzam, ka mūsu dāvana netiek novērtēta. Neliksim sev pūderētās rozā brilles uz acīm, liksim loģiskās. Vīrietis ir praktiska persona. Protams, reizēm gadās, ka viņam gribās dažos gadījumos, ka viņam dāvina kaut ko mīļu un sirsnīgu, taču tas var arī būt ar pievienoto vērtību. Tātad, pirmā dāvana, ko es iesaku, ir gardumi. Lielākā daļa vīriešu tomēr mīl našķoties, tāpēc mēs varam droši dāvināt gardumus, kas viņam garšo. Ja tu zini, ka viņam garšo Mocarta marcipāns, kāpēc gan nenopirkt kasti ar Mocarta konfektēm? Dāvana kartu uz aktuālo viņa veikalu. Par piemēram, viņš ir sirsnīgs makšķerētājs vai lielisks šāvējs medībās, bet varbūt viņam ir hobijs skriešana. Ir iespējams kaut kas tāds, ko viņš labprāt ir gribējis iegādāties sev, taču nav vajadzība tik ļoti nespiež. Un tagad viņam pēkšņi ir dāvana karta, un kāpēc gan nē? Tieši tā, uzdāvina viņam vienkārši dāvana karta uz to veikalu, kur viņš novērtēs tavu žestu. Spā diena. Spā diena nevis tikai viņam būs, bet arī tev. Tātad dāvanu karti divām personām, par piemēru uz kādu Latvijas populāru, tev var būt mīļu vietu. Tādā veidā viņš būs ļoti priecīgs, jo viņš beidzot redzēs tevi peldkastīmā. Un otrais tas, kad jums būs vienkārši iespēja pabūt divatā, ne jums tipiskā vidē, iespējams. Nākošais jau dāvanas līmenis ir tāds, ja jūs esat kādu labu laiku kopā bijuši un attiecības ir izveidojušās, tad tas var būt rokas pulkstenis. Bet šo es neiesaku dāvināt tā. Jo tāpēc, kad es redzu, ka viņam nav rokas pulkstenis, tāpēc viņam uzdāvināšu. Varbūt viņš viņu vispār nenēsā, tāpēc, ka viņam nepatīk. Bet varbūt viņam ir tik daudz rokas pulksteņu, kad viņam vajag gadžetu pulksteni. Un te mēs pārējām uz nākošo jau līmeni, kad gadžeti var būt arī kā dāvana. Piemēram, viņam nav bezvadu austiņas, bet varbūt viņam ir kaut kas, ko viņš vienmēr ir gribējis. Piemēram, kaut kāds Google asistents vai vēl sazin kas. Papēti viņa intereses, kas viņam patīk tajā high-tech jaunajā tēmā, kas ir tas, kas viņu saista, izpēta kārtīgi un izvērtē. Protams, finanses ir tā lieta, par ko tev vienmēr būs jāpadomā. Te man triks strādā, kad mēs nedāvinam dāvanas, kas ir dārgākas nekā viņa dāvanas. Jā, šķietami loģiski daudzām dāmām, bet dažas dāmas to neizprot. Tas ir kāda starpība, cik maksāja dāvana. Mēs kaut kādā brīdī sākam nejusties novērtētas. Kaut kur pavīd šis jautājums. Nākošā lieta, ja mēs par aksesuāriem vispār runājam, ja pulkstenis, tad jau arī attiecīgi iet maks. Par maku kvalitāti ir jāpiedomā. Viņš nevar būt kaut kāds tur vienkāršais maks, tam ir jābūt ar tādu pievienoto vērtību. Ja tu ievēroji, ka viņa makā nav monētas, nekad viņš norēķinās vienmēr tikai ar kredītkarti, iespējams viņam derēs tās kredītkaršu turētāji, kas ir ar tādu speciālu tikšķīti, kur viņš izmet laukā. Ļoti forša dāvana. Nākošā lieta kā aksesuārs ir josta. Jostu obligāti saprotam, kāds ir viņa apkārtmērs. Mēs nevaram uzdāvināt kuru katru jostu. Un vēlams, ja mēs meklējam jostu, skatāmies tādu, kurai pie slēdzenes ir iespējams atskrūvēt to un saīsināt, ja vajag. Jo gadās, kad laika gaitā cilvēks aprisēs var mainīties. Un ir arī tādas jostas, kuras ir
diversās, kad vienā pusē ir viena krāsa un otrā pusē ir otra krāsa. Tā ir lieliskākā dāvana, ko es vispār esmu redzējusi vīrietim, kas uzdāvina tādu. Nu, un aksesuāros tas arī var būt kāda aproce no satīna, no ādas, no kaučuka vai kāda kaklarota, lai gan kaklarota jau vairs neskaitās pie aksesuāriem tādā līmenī. Tā jau rota, vai rota jau cits līmenis ir, ja? Mēs to izvērtējam, cik lielā mērā mēs trāpīsim desmitniekā, jo ir gadījumi bijuši, ka dāma uzdāvina un tas kungs nenēsā to lietu, jo viņam nepatīk stils, vai viņam nepatīk krāsa, vai viņš vienkārši tādas lietas nenēsā. Izvērtējam. Smaržas vai dezodorants? Jā, es pareizi dzirdēju, dezodorants. Nevienmēr dezodorants ir tas variants, kas ir ikdienas preču veikalos nopērkam. Dezodorants arī var būt augstākas klases, kas, piemēram, nopērkams parfīmu veikalos, kas ir krietni jau cits līmenis un ir izsmalcinātāks, teiksim tā. Par smaržām runājot arī izvērtējam, kas ir viņa plauktā, paskatāmies viņa dominējošie toņi, kādi ir iekšā tajās smaržās. Varam nofotografēt, lai ar konsultantu pakonsultētos veikalā jau, kuras ir īstās smaržas, ko viņam varētu uzdāvināt. Vīriešiem arī smaržas nemēdz būt par daudz, starp citu. Kaut kas no tehnikas. Tad es jau esmu minējusi. Austiņas, pulkstenis, gredzens, jaunais trends. Arī ko tādu var uzdāvināt. Koncerts vai kāds kultūras pasākums. Iespējams, viņš arī labprāt aiziet uz kādu baletu. Iespējams, uz operu nevajadzētu, bet uz baletu. Kā tur dejo, varbūt viņam patiktu. Ko tu zini? Pajautā. Sākumā pirms pēc. Varbūt ir kāda humora izrāde, kādā teātrī. Es personīgi dievinu humora izrādes. Es varētu uz viņām visām iet. Mums ir arī tāda austrumu robeža teātra klubs, tāds, kurā ir diezgan daudz komēdijas. Starp citu, tur uz vietas arī var paēst. Plusā. Ja jums ir attiecības un jums ir bērni, tad tā varētu būt diena no bērniem. Jā, uzdāvini dienu no bērniem. Uztais tādas kā atlaižu lapiņas, atlaižu kartītes, kuras viņš var izmantot jebkurā sev interesējošā laikā. Esi rocīgākā, izveido lapiņas, kurās ir vairāki piedāvājumi. Piemēram, viņš izvelk to kartiņu un tur ir rakstīts diena tikai ar otru pusīti, diena bez bērniem, diena, kad es varu darīt neko, diena, kad es dodos ar puišiem, diena, kad, piemēram, tu saprati droši vien. Interneta dzīlēs var atrast ļoti daudz. Mājas kostīms. Jā, augstas klases halāts vai apģērbs. Apģērba gabals priekš mājām. Visiem vīriešiem ir tā problēma, ka viņi mājās nesā kaut kādas sporta bikses vai kaut kādus šortus. Un kāpēc gan tas nevarētu izskatīties izsmalcināti? Paņem, ieskaties interneta veikalos, kādi ir varianti, kādas ir opcijas, un tad saproti, kurā veikalā tu varētu tīri teorētiski iegādāties ko tādu. Un visi kungi būs starā, tie, kas gan lieto alkoholi, uz dzērienu meistarklasi. Ir arī tādas meistarklases, kurās nav alkoholiskais dzēriens minēts. Nav pat tuvu stāvējis tam. Vai arī atrast meistarklases tādas, kas ir domātas vīriešiem. Šaušana ar loku, paintballs, lidošana. Ir kas? Vīriešiem, kuriem patīk aktīvi dzīvesveids, vīrieši novērtēs, kad viņiem ir iespēja izbaudīt sevi jaunā jomā. Paldies, ka tu biji kopā ar mani. Ja tev patika, droši pogu patīk, ieraksti gan komentārā, ja tev ir kādas savas idejas par to, ko varētu uzdāvināt, palīdz arī citām dāmām. Un piesako, lai nepalaistu iknedēļu jaunos video, kas ir ap un pār mums, sievietēm, vīriešiem, attiecībām, galantumu un elegantumu. Paldies, ka tu biji kopā ar mani. Čau!